Es nezinu, vai tev, Mārtiņ, ir ko teikt, bet man liekas, ka šis bija, es nezinu, iespaidīgi, grandiozi, intriģējoši. Man laikam pašam trūkst vārdu. Es teiktu tādu precīzāku vārdu, šis bija arī pelnīti. Jo es saku, tas mūsu divu gadu darbs ir atmaksājies, un šī 2 gadu atpakaļ šis pieņemtais lēmums atgriezties atpakaļ pirmajā līgā. Es teiktu, ka pagājušajā gadā mēs uzaudzējām muskuļus, šogad mēs dabūjām tādus ļoti labus puzļu gabaliņus, kā Sandis Lēvalds, kā Ošs Ervits, kā Klaits Maicevs. Un es teiktu, ka arī jaunie bija, teiksim, viena sezona spēcīgāki, gudrāki, un es teiktu, ka šī atgriešanās, ka bija pelnīta. Mārtiņ, paraksturo lūdzu šodien komandu, kas izgāja laukumā sarkanajos kraklos tērpti. Gatavi, izsalkuši, uz tādas labas spēļu kondīcijas, uz uzvaras takas uzkāpuši, un es domāju, mums arī pretī nāca tāds mazliet ievainots, kā teikt, pretinieks, jo, kā jau minēju iepriekš, šī gaidīšana, es teiktu, ka nebija Bauskai noteikti parocīga, bet visi cieņi Bauskai šodien parādīja savu skatītāju klātbūtnē ļoti labu florbolu, ļoti atklātu florbolu, un es teiktu tā, ka varbūt pat šoreiz neuzvarēja spēcīgākais, bet uzvarēja varbūt arī beigās veiksmīgākais, jo arī pagarinājumā un 3. trešdaļa tur varēja pagriezties gan uz vienu pusi, gan uz otru pusi šis rezultāts. Beigās, protams, neteikšu, ka sodmetienu loterija, bet uzvarējām bullīšanas. Un kas ir tie vārdi vēl nobeigumā, ko tu gribētu pateikt saviem džekiem, kad viņi skatīsies šo interviju? Kāds ir treneris Mārtiņš pēc tam, kad komanda ir izcīnījusi vietu un atgriezusies virslīgā? Rīt treniņš, joks, bet es teiktu tā, to, ko es praktiski šīs 2 sezonas arī mēģināju līdz džekiem aiznest, kad florbols no vienas puses ir tāda maza dzīves sastāvdaļa, bet tad, kad tu tur esi uzvarētājs, tad ar tevi var lepoties gan ģimenes locekļi, gan paši komandas biedri, gan pats tu par sevi. Un līdz ar to es esmu tiešām lepns ar to darbu, ko viņi ir ieguldījuši divu sezonu laikā. Un, kā jau minēju, es teiktu, ka tas ir ļoti, ļoti katra spēlētāja nopelnīts. Un es tiešām apsveicu arī gan organizāciju, gan līdzjutējus, gan katru spēlētāju. Un mazliet aizmirst vienu cilvēku arī pats sevi ar šo panākumu. Un gatavosimies, gribam ieiet arī virslīgā, nekā peramies zēni, bet tas ir ļoti, ļoti atkal grūts process, bet ir viena lieta, noteikti jāizbauda tagad. Labi, paldies, Mārtiņ, un dodamies izbaudīt šo uzvaru, un tiekamies florbola laukumos noteikti jau pretī rudens pusē. Jā.